Labdien! Prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā un tiešām tik ļoti svarīgā konferencē par lietām, lai tiešām tas, ko izglītībā darām, lai tas iet kopā ar uzņēmējdarbību un lai uzņēmējdarbības nozara spēja arī precīzi nodefinēt to, kas ir nepieciešams viņiem, lai arī izglītība spētu saražot to, kas ir vajadzīgs uzņēmējdarbībai. Bet šoreiz man iedeva tā kā vairāk minūtes, un es pirms jūs sākat ieslīgt tādās profesionālās ļoti tēmās, gribējās mazliet parādīt, kas notiek šeit, Valmierā, Valmieras novadā, kā mēs kopumā izskatāmies, un pie viena arī aizskārt varbūt kādas tēmas, kas saistītas tieši ar šodienas konferenci. Ja? Tātad, kā jūs redzat, 4 gadi pagājuši kopš reformas, kopš Valmieras novads ir kļuvis par otru lielāko novadu Latvijā, teritorija liela, cilvēki daudz, neesam pārāk blīvi apdzīvot daudzās vietās, ja skatās, tad praktiski lielākā puse jau dzīvo Valmierā un pie Valmierā, un kopumā vēlreiz apvienošanās process nav vienkāršs, bet vēl aizvien daudz lietas jākārto, bet ir ļoti vajadzīgs, lai mēs varētu kopumā skatīties uz tādu saprātīgu un pareizu kopējo Latvijas attīstību. Lūk, Valmieras novada pašvaldība. Tātad, kā mēs strādājam? Mūsu galvenais moto – ģimenei draudzīgs, uzņēmējdarbībai draudzīgs. Un šīs ir 2 tēmas, kuras ir ļoti būtiski jāliek kopā, jo mēs visu laiku Latvijā īpaši runājam par pārdalēm, kam noņemt, kam kaut ko samazināt, kaut ko vēl tagad ļoti baigi runā par birokrātijas mazināšanu, kā mēs visur taupīsim, vai mēs jūtam birokrātijas mazināšanu. Ļoti jūtam. Tik daudz uzlidojumu no valsts institūcijām nav bijuši. Šobrīd katru dienu pārbaude pēkšņi durvis pa centimetru pa šauru, tad tur krāsa nepareiza, tad tur ventilācija tur 10% pārsniedz. Piedodiet, es saprotu, ka šobrīd līdz ar birokrātijas mazināšanu katra institūcija grib sev pierādīt. Ja? Tā kā, piedodiet, tas viss ir tikai uz papīra, un diemžēl arī pašvaldība šo ļoti izjūt. Un par to es esmu daudz runājis, kad mēs 3 gadu jubilejā nosvinējām 500 valsts institūciju pārbaudas. 4 gadu jubileja būs 1. jūlijā. Es domāju, ka tas procents būs ļoti pieaudzis. Šobrīd neesam skaitījuši. Bet šīs ir būtiskās nianses, būtiskās lietas, kas ir vajadzīgs, lai attīstītos, lai šeit būtu primārais darba vietas, bet otrais, lai arī viss būtu patīkami, lai būtu dzīvesvieta patīkami, lai būtu bērniem viss, un tad tas viss tādā kopīgā simbiozē viss arī mierīgi var iet uz priekšu. Izglītība ļoti būtiska nianse, jo kas ir vajadzīgs uzņēmējdarbībā, protams, izglītot speciālists, kas var pats uztaisīt biznesu vai arī strādāt. Ja? Ja mēs skatāmies pie izglītības iestādēm, jā, Valmiera ir starptautiskā UNESCO izglītības pilsētas sadarbības tīklā, tas nozīmē, ka arī jānodrošina šī tātad augsta līmeņa izglītība, visa līmeņa. Un ja mēs paskatāmies, kur šobrīd viss, protams, runā par demogrāfisko situāciju, kad viss ir slikti, jātaisa viss cietī, mums skolnieku skaits vēl aizvien ir pieaugošs. Tas ir gan uz visādiem faktoriem, jā, varbūt kādam citam kaut ko mēs pārņemam, jā, bet tas arī šis ir ļoti saistīts arī kopā ar visu ekonomisko attīstību. Un, kā jūs redzat, jā, skolnieku skaits ir pieaugošs, tātad iestādēm ir ko darīt, izglītības līmenis ir pietiekami augsts, un, protams, līdz ar to gan Valmieras tehnikumam, gan Vidzemes augstskolai būs ko darīt. Jo jaunieši sagatavot būs tepat vietas, jā, un protams, kas arī mūs priecē un kas ir ļoti labi, ka mums ir izdevies arī, kaut gan Valmieras tehnikums un Vidzemes augstskola ir valsts institūcijas, bet mums ir tik ļoti laba sadarbība, kad arī faktiski mēs esam panākuši, ka šīs institūcijas sagatavo tieši to, kas ir vajadzīgs mūsu lokālajam biznesam. Ja? Un, protams, gan ar Valmieras tehnikumu, tur gan šobrīd ir ļoti labi aizgājis tieši metāla apstrāde, šobrīd mēs pa koku vairāk varbūt runājam, ja? Bet, protams, Vidzemes augstskola arī ir maina
visas šīs te profesijas, tas tieši, kas ir vajadzīgs tirgū, ja, un, protams, jaunā būvniecības skola, kas ir vairāk arī domāts ar ēku būvniecību, kas ir tikko svaigs, ja, kas ir arī ļoti, ļoti nepieciešams, ļoti vajadzīgs. Ja. Nu, abas skolas gadā plus mīnus 200 absolventi. Nu, uzņēmējiem ir jāspēj arī iespējas noturēt viņus te patās uz vietas reģionā, ja, jo tas ir tas, kur mēs, ja mēs runājam par darba spēku, ja, 200 cilvēku gadā te pat reģionā, tas ir tomēr tāds normāls cipars. Ja. Nu, protams, nedaudz par ekonomisko situāciju kopumā, kā mēs izskatāmies. Nu, pēc uzņēmējdarbības nozaru apgrozījuma šobrīd visi Valmieras novada uzņēmumi kopā apgroza aptuveni 1,7 miljardus eiro. Ja, tā kā tas ir mūsu novadiņa kopējais uzņēmēju apgrozījums. Ja, un, nu, pirmā vietā ir lauksaimniecība, mežsaimniecība. Ja, tā kā tur viņi iet zem vienas nozares, ja, un tā ir 4. daļa no visu kopējā apgrozījuma. Ja, parasti ir tā, uz Valmieru atbrauc, jo saka, jums tikai stikla šķiedra, nekā jau te nav. Nu, stikla šķiedras ražošana zem šī ir 4 uzņēmumi, kas ar to strādā. Ja? Tie ir 11% no kopējā apgrozījuma, kas veido. Ja? Tā kā mēs esam diezgan plaši ar dažādām iespējām. Ja? Un, protams, ja skatāmies starp Latvijas valsts pilsētām, ja? Tad iekšzemes koprodukts 2. vietā esam aiz Rīgas uz vienu iedzīvotāju. Kā mēs no 19. gadā līdz 19. gadam bijām 3. vietā, no 19. gada esam izraujušies 2. vietā un šobrīd diezgan arī strauji ejam uz augšu, un es domāju, ka tie cipari vēl ies diezgan. Gribēju parādīt vienu tādu slaidu. Bieži vien runā pašvaldību izlīdzināšanas fonds. Ja. Tātad bagātie, kas maksā fondā, nabagie, kas saņem. Ja. Jā, Valmieras novads arī tas nabagais ir. Mēs tur 8,6 miljonu saņemam kopā no izlīdzināšanas fonda. Ja. Bet es gribētu parādīt ar šo tabulu. Šeit ir daudz uzņēmēji arī, un bieži vien tas stāsta, ja, ka tur tiem bagātiem noņem naudu, ja tie nabagie varētu tur kaut ko izpausties. Ja. Šobrīd pašvaldību finansēšana ir galīgi šķērsām, jo mēs apskatāmies. Tātad faktiskajās cenās iekšzemes koprodukts. Tātad tas ir tas, kas tiek saražots, no kura maksā nodokļus, no kura visi gūst labumus. Ja? Nu, pirmā, protams, ir Rīga, 53% no visas Latvijas, Mārupas novads, Liepāja, Daugavpils, Valmieras novads 7. vietā, ja, pēc kopējā. Jelgava ir 6. ja, tā tālāk. Nu, lūk, un pēdējā te ir paņemts 13 pašvaldības, ja, te visas nav tabuliņi, tā, lai jūs varētu tos ciparus redzēt, ja. Nu, sanāk tā, vienmēr saka, kā tur, Daugavpils saņem tur lielu no izlīdzināšanas fonda, ja, bet piedodiet, Daugavpils ir 4. vietā pēc saražotā labuma Latvijas. Un kā tas ir, kad tas, kas saražo lielu labumu, beigās ir spiests saņemt naudu no izlīdzināšanas fonda. Ar to es gribu pateikt, ka faktiski šī pašvaldību finansēšanas sistēma ir pilnīgi nepareiza. Viņai būtu jāpiesaista tam, kā notiek ekonomiskās aktivitātes. Jo šobrīd faktiski, kas ir galvenais? Galvenais ir noķert iedzīvotājus, kas pie tevis dzīvo un kas saņem labu algu. Nedomājot ne par ekonomiskā attīstību, ne par ko, par klusu, mierīgu dzīvesvidi, kur nav skursteņu, kur nav rūpnīcu, kur nav nekā, kur cilvēks var mierīgi dzīvot un baudīt dabu, bet kaut kur citur saņemt lielu algu. Ja? Un šis ir tas viens no veicināšanas pasākumiem, kas būtu nepieciešams, lai katram būtu vēlme nevis tikai ievilkt pie sevis bagātu cilvēku, bet ievilkt pie sevis to bagāto cilvēku kopā ar savu uzņēmumu, kas tur patās uz vietas arī kaut ko saražo šo pievienoto vērtību. Ja? Un šie cipari ļoti arī veiksmīgi parāda, ka tie, kas Liepāja 3. vietā, Liepāja arī vienmēr saka, jūs tur nabagi vai ne. Arī jā, Valmieras novads, jūs tur nabagi vai ne, mēs jūs tur finansējam. Ja? Bet, piedodiet, vairāk pierīgas novadi, kuras mēs paskatāmies pēc tā saražotās vērtības, atrodas, diemžēl, tabulas lejasgalā. Ja? Bet, tāpēc vēlreiz saku, šī lieta, par ko būtu jārunā un kas būtu jāmaina. Esam ļoti industriāli, gan pilsēta, gan novads. Mums šobrīd ir 81 aktīvs ārvalstu tiešo investīciju uzņēmums, kur tiešām reāli arī darbojās.
Jā, lielākā šobrīd investīcija mums skaitās no Luksemburgas, jo Valmieras stikla šķiedra bija kādreiz vācu uzņēmums, šobrīd mamma ir Luksemburgā. Ja? Tā kā tas arī droši vien ir iedevis to, kad šobrīd ir skaitās Luksemburga, mums ir visvairāk investējuši, ja? Bet bezdarba līmenis šobrīd Valmierā 3%, novadā 3,5%. Nav bezdarba. Bezdarba nav, reāli nav bezdarba. Jo šie 3% ir daļa cilvēki, kuri vienkārši veselības dēļ nevar strādāt, un viena daļa, kuri ne pie kādiem apstākļiem nestrādās. Būtiskais arī, lai uzņēmējdarbība attīstītos, ir industriālo teritoriju attīstība. Un mēs šobrīd ļoti aktīvi 2 teritorijas attīstam, jau sākām šo visu darīt jau sen. Es jau iepriekšējā reizē stāstīju, kā mums ir gājis pa visiem birokrātijas labirintiem, bet šobrīd īstenojam, un šīs 2 teritorijas, kas ir Valmieras rūpniecības eksporta parks, tā bija bijusī gaļas kombināta teritorija, kas 9. gadā bankrotēja, 18. gadā pašvaldība pārņēma, šobrīd attīstam to, un Valmieras industriālais parks, kur 2014. gadā pieņēmām lēmumu, ka šis būs mūsu industriālā attīstības nākamais etaps, ja, un šobrīd arī to attīstam. Tātad Valmieras rūpniecības eksporta parks esam sakārtojuši 17 hektāru teritoriju, ir nojaukts viss liekais, kam nevajadzētu būt, ir jauni inženiertīkli, jaunas ielas. Šobrīd teritorijā ir 5 uzņēmumi, 5 ražošanas uzņēmumi, tā skaitā Patrijas militārā ražotne. Šeit mēs specializējamies tieši uz militāro un metāla apstrādes industriju. Tā pelēkā ēka, tāda liela māja, kā jūs redzat, vislielākā, kur mums teica, kur jūs vispār trakiet, tur nekas tur nebūs. Māja ir pilna šobrīd. Mājā ir 3 metāla apstrādes uzņēmumi. Jā, 2 no viņiem daļai strādā arī priekš militārās industrijas vajadzībām. Ja. Bet tas, kad principā šo teritoriju esam jau iedzīvinājuši, un šī teritorija šobrīd arī ir jau vēl jauni pieteikumi par to, kad vēlās šeit kaut ko jaunu būvēt. Ja. Tā kā šis ir pilnībā degradēta teritorija, kas bija ilgstoši, tie, kas valmierieši zina, tur bija bailes vakarā iet, jo tur bija viss, kas notikās. Ja. Šobrīd pārvēršās par ļoti tādu aktīvu ekonomisko zonu. Lūk, un šis ir Valmieras industriālais parks. Par to, kā mums gājas tur iepriekšējā reizē stāstīju, varbūt grāmatu kādreiz uzrakstīšu, ja, bet šobrīd aktīvi strādājam, lai taptu šis industriālais parks. Šeit pašā priekšpusē jūs redzat, būs loģistikas laukums dzelzceļa kravām. Šobrīd aktīvi komunicējam arī ar pārvadājumu kompānijām. Interese ir par to, ka varētu šeit savākt ne tikai industriālā parka kravas, bet arī vidzemes kravas kopumā. Arī šobrīd jau pat igauņiem ir interese par šo, ka varētu šeit veidoties šis industriālais loģistikas laukums. Ja. Lūk, tā viņš top. Mums visai šai infrastruktūrai jābūt gatavai ir līdz gada beigām. Un starp citu, mēs esam šobrīd vienīgie Latvijā, kas būvē dzelzceļu. Ja kāds stāsta, ka Rail Baltikas nebūvē, mēs šobrīd apsteidzam jau pa 1 kilometru, tā kā Rail Baltiku vispār. Lūk, Valmieras industriālais parks, te ir redzams tātad nomas teritorijas. Labā pusē, tur, kur ir tas laukumiņš, kur nav hektāri, tā zeme jau šobrīd ir iznomāta Fibernolam, to es domāju, jūs visi esat dzirdējuši. 26. aprīlī sākās pirmā sabiedriskā apspriešana par to, kas tur notiks šajā teritorijā. Ja, tā kā ir jau gatavi, jau sazīmēts, un šobrīd notiek, diemžēl, kaut mēs 3 esam izgājuši visiem ietekmes zīdu novērtējumiem, 4. reize ietekmes zīdu novērtējums tehnoloģijai. Šobrīd ņemot vērā, ka Latvijā visi speciālisti ir ļoti aizņemti, jo notiek 54 ietekmes zīdu novērtējumu vēja parkiem, tad mūsu šī nelielā investīcija 700 miljoni spiest gaidīt rindā. Diemžēl tāda ir situācija, ja, jo speciālisti pietrūkst, kas to varētu darīt. Ja. Tas arī diezgan tā, godīgi sakot, neskatoties uz tām visām lietām, ko pašvaldība iepriekš ir izdarījusi, ejam cauri, godīgi, kārtīgi, un atkal šeit neredz, ka kaut kas birokrātijā mazinātos, diemžēl.
Un jāsaka ir tā, ka mums ir šobrīd no visas šīs teritorijas ir brīvi palikuši vairs 12 hektāri. Tā kā, ja kādam ir interese, tikko mums noslēgusies ir izsole par 23,7 hektāriem, ir apstiprināts uzvarētājs, bet es vēl nedrīkst to stāstīt, kamēr nav noslēgts līgums. Tā kā arī bija kādreiz teica, kas jums tur būs, kas jums notiks, lūdzu, 12 hektāri, ja kāds ir vēl gatavs, vēl pēdējais brīdis. Tā, bet bez tā visa šobrīd top 7 jaunas ražotnes novadā. Kā jūs redzat, gan stikla šķiedra, metāla konstrukciju ražotne, maiznīca lielākā, kas Liepkalniem būs Latvijā, Bitus Latvija, kā tātad koka, logu un duru rūpnīca jauna, Kūdras apstrādes rūpnīca Zilā kalnā būvējās, un virs 30. aprīlī arī pamatakmeni liksim biometāna rūpnīcai, kas arī risinās lokālo zemnieku problēmas, jo šobrīd ir normatīvi, ka no 27. gada visiem lielajiem lopkopiem būs jāsāk CO2 maksāt, jo redzat, kā izrādās lopiņi pa daudz gāzes izdala. Bet ja tas viss labums tiek savākts un pārstrādāts, tad tie nodokļi nav jāmaksā. Tāpēc šobrīd pie lielākās mūsu novada fermas taps biometāna rūpnīca, un šobrīd jau 40 zemnieki ir gatavi visus savus CO2 labumus aizvest uz turieni. Lai būtu, kur strādāt, arī šobrīd man tiešām ir prieks aktīvi arī notiek dzīvojamā fonda attīstība Valmierā. Ja jūs skatāties, tad labā pusē tur tā ēka ar melno jumtu ir 21 dzīvokļu ēka, pagājušajā gadu rudenī tika nodota, ir izpārdota. Tagad plāno tur blakus tādu baltu mājiņu ar 15 dzīvokļiem, un šobrīd būvniecības stadijā ir tie 2. Šie privātas iniciatīvas. Kreisā pusītē šobrīd būvējas tā 10 dzīvokļu ēka, ļoti skaistā vietā pie Gaujas, un būs. Un tikko arī pagājušajā nedēļā uzsākta ir daudz dzīvokļu ēka Enzelīna ielā, kur ir 53 dzīvokļi. Tā kā dzīvojamais fonds attīstās, šie ir tīri privātās iniciatīvas uz pārdošanu, un šobrīd top zemes īres maksas daudz dzīvokļu mājas, kas ir ar valsts atbalsta programmu, un šī gada augustā būs gatavi pirmie 120 dzīvokļi, un redzam, ka šobrīd ir vēl atrasti resursi vēl šai programmai, un ka mēs esam gatavi vēl piedalīties ar nākamiem 120 dzīvokļiem arī šajā programmā. Tā kā arī šie būs tiem, kas strādās jaunās rūpnīcās. Te jāsaka arī tā, ka pašvaldība ir noteikusi, ka apstrādes rūpniecība ir viena no prioritārajām arī nozarēm, kurš cilvēki, kas strādās tajos uzņēmumos, varēs arī tikt pie īres dzīvokļiem šeit. Nedaudz par lauksaimniecības, mežsaimniecības nozari. 369 aktīvi uzņēmumi mūsu novadā nodarbina 1854 cilvēkus, un jāsaka, apgrozījums 23. gadā bija samazinājies attiecībā pret 22. gadu, bet tur bija atkal viss šī ģeopolitika, un skatīsimies, kāda būs 24. gada dati. Un vēl mazliet laika, tad bišķiņ es gribu parunāt par kopējo, kā mēs pasniedzam sevi kā valsti. Jo šobrīd, kā mēs sev pozicionējam, ka mēs jebko atveram vaļā, jebkuru visur viss ir slikti. Nekur principā nekas nenotiek, visi zog, visi kaut kur pazūd un tā tālāk. Es gribu kā piemēru parādīt valstiskai pieejai, kas, manuprāt, ir absolūti šķērsām. 2014. gads. Šis bija Nacionālais attīstības plāns, kas tika apstiprināts 14-20 gadam. Un to izstrādāja Varams, un bija šāda karte prognozējumās iedzīvotāju skaita pārmaiņas. Šī karte man nenormāli tracināja. Man drausmīgi, es toreiz lamāju visus iespējamos ministrus, ko es satiku. Ja? Jo ierāgot šādu karti, jūs pasakat kādam investoram, kur viņš grib Latvijā investēt. Jo šī ir vienkārši paņemta iedzīvotāju skaita dinamika no 8. līdz 13. gadam. Atceraties 9. gada lielā krīze, kad ļoti daudz cilvēku izbrauca. Un tādā veidā tika prognozēta Latvijas tālākā izaugsme. Principā Rīga, Pierīga, jūs visu varat darīt, visa pārējā Latvija ir mirusi zona.
Un šis ir valsts oficiāls dokuments, kas bija 2014. gadā. Manuprāt, pilnīgi nepareizi un absurdi pieeja, un tieši tas pats, kas notiek arī šobrīd. Mēs visu laiku tagad runājam ģeopolitika, mēs runājam par karu, mēs runājam par tagad demogrāfiju, viss izmirstam, viss krīt uz leju, viss ir šausmas. Ja? Kāpēc mēs nerunājam, kā to mainīt, lai uzlabotu situāciju? Un es gribu parādīt vienkārši, nākamais ir 10 gadu rezultāts Valmieras novads. Ja mums prognozēja -15%, mums ir 12,4% pieaugums bērniem jauniešiem. Tātad mēs faktiski, ja būtu tajā brīdī kaut ko galīgi aizvērši cietī, ja mums būtu kaut kāds pietrūkums. Ja. Katru gadu sagatavojam jaunus profesionāļus, bezdarba līmenis zems, būvējam jaunas mājas, bērndārs un industriālos parkus. Ir pilnīgi savādāk būt arī valstiski uz to jāskatās, un arī jums visiem es aicinu skatīties. Latvijā ir pilnīgi viss iespējams. Pilnīgi viss, neskatoties, ka tur ir birokrātija vai kas, es jums varu daudz par to stāstīt. Ja? Visam tam var tikt cauri, mierīgi var tikt cauri. Ja? Un ja gribam, mēs arī samainīsim un vēl kaut ko, bet ja mēs visu laiku tikai teiksim, ka te nekas nav iespējams un te nekas viss ir jābrauc projām, ja, tad arī izslēdzam gaismu pēdējais. Ja. Vēlreiz es gribu pateikt, šeit ir perfekti, viss ir izdarāms un mums ir tik daudz kolosālu cilvēku apkārt, tik daudz darbīgi cilvēki, kas ir gatavi realizēt lielas idejas un lielas plānus. Un es tikai šo gribu parādīt kā pierādījumu, ka mēs nepadevāmies prognozei, bet mēs prognozi samainījām. Un es aicinu katru būt iedvesmojošam. Jūs esat savā ziņā arī lokālie līderi, lokālās autoritātes. Jūs katrs ar savu stāstu arī varat iespaidot visu to, kas notiek apkārt, un parādīt, ka beidzam muldēt, strādājam, domājam, kā vairāk nopelnīt, lai nauda pietiktu mums valsts attīstībai. Paldies, lai jauka diena!